Un es atzīstu vēl vienā grēkā, ja? Man ir daudz ērtāk, kad es skrienu pēc kaut kāda ritma, ja? Ļoti ērti. Es zinu, kas būs vēlāk, ērļi, vestieni, bāzā un ritms ļoti ērti, ja? Vai Jēzus to grib, ja? Un nerad es atzīstu, ka esmu tāds pat kā tas Sauls, kuram tas pravietis Samuels teica, pagaidi, ja? Pagaidi. No ko es gaidīšu? Tur cilvēki, jā, man jāskrien. Pagaidi. Nē, man jāskrien, viss taču tā, un tāpēc mums ērtāk paņem formu. Un tā mēs visu izpildām. Un tas ir svarīgi, vai mēs ejam mājās garīgi pēduši. Un es daru, ja, ka vārds, es pagaidi, ja. Aizskrien tālāk, ja. Trešajā dienā bija kāzas Kānā, Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad tiem pietrūka vīna, Jēzus māte saka, viņiem nav vīna. Jēzus saka tai, kas man ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka sulaiņiem, ko viņš jums teiks, to dariet. Bet tur stāvēja 6 akmens ūdensdrauki, pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri. Tur, kur rokas mazgāja. Antihigienisku trauku. Jēzus saka, piepildiet traukus ar ūdeni. Un tie tas piepildīja līdz pat malai. Un viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galda uzraugam. Antihigienisku trauki. Jā, nesiet viņiem, vajadzētu. Tie to aiznesa. Kad galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu. Nezinādams, no kurienes tas ir, tikmēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad galda uzraugs aicina līgavaini, un viņam saka, ik viens cilvēks ceļ priekšā labo vīnu, un kad viņas ieskurbuši mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā, Galilejā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Tas nozīmē, ka viņam neticēja. Staigā pakaļ, jā. Viņam interesēja, bet ticības viņam nebija. Viņam interesēja, ko Jēzus dara. Jā. Un tas tāds neparasta viņa mācība, jā, brīnums dara. Jā. Bet neticēja. Šeit tā, ka, un tas tā kā parāda, ka ticība ļoti īpatnēja lieta. Un šodien es atkal atvainojos, ka es laikam aizslīdu projām no tā, ko es pats mācu. Un es pats esmu mācījis, ka mums vajadzētu turēties pie kārtības, nevis ko es gribu, bet ko vārds nosaka. Un proti 1. Korintiešu vēstule 14. nodaļa, ja, ko brāļas jums līdzētu. Ja es pie jums nāktu, piemēram, mēlēs runādams, bet nesludinātu jums vai atklāsmi, vai atziņu, vai pravietojumu, vai mācību. Vai atklāsmi, vai atziņu, vai pravietojums, vai mācību. Apsēdies tagad, apsēdies. Es uzdrošinos šodien, man atkal jāskrien, protams, gaida kā nākamajām vietām. Bet es, ka uzdrošinos šodien riskēt, ja? Lai nāk svētais gars un dod mums atklāsmi, pravietojumu vai mācību. Ja? Ir ļoti ērti paņemt formu, ja? Bet tas, ko Jēzus grib, ka šeit visa viņa miesa, dzird viņu. Ja? Un tad nav tā, ka mācītājs ir pirmais, pārējie savādāk. Nē, visi visu piepildi. Ja? Nerēt es pārkāpu savas pilnvaras. Ja? Mācītājs tādā vārdā kā didaskalos ir didaktālis. Tas, kurš māca didaktiku, ja? Un vai tas ir mans aicinājums, ja? Vai mans aicinājums būt par gana, kurš gana, ja? Kurš tikai uzmana to, lai mēs visi zinām pareizi barību. Ja? Un, kad es aizmirstu, ko es jums mācu, tad man atgādina laiku pa laikam. Ja?
Dievs ir dzīves gars. Dievs ir dzīves gars. Un nereti ir tāda tendence rutīnu aizstāt ar dzīvā Dieva gara runāšanu. Un es ticu, ka arī šodien šajā brīdī pat, ja ne citādi, tev bija laiks norimt domās. Ja? Un tas ir svarīgi. Varbūt dzirdēšu arī Čārlza Stenlijs vētrunu. Ja? Kā viņš pa sevi to pašu pastāst. Ja? Cik daudz viņš gribēja skriet. Un cik bieži viņš tika apstādināts neskrien, tur, kur tev nevajag. Pagaidi, darīsim kopā. Un tad sākās īsta kalpošana. Šodien mēs pabeigsim mūsu lasīt Ebreju vēstuli. 13. nodaļa no 14. panta. Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. Ērģi nav mūsu paliekamā pilsēta. Nākamo mēs meklējam. Tā ir debesu Jeruzaleme. Dievs saka, meklējiet mani visu savu mūžu dienas. Tas ir gudrs, kurš meklē mani. Ērģi nav paliekamā pilsēta. Rīga arī nav, Madona arī nav. Mēs nākamo meklējam. Un laimīgs tas, kas atrodas šajā laikā. Un tad sākās atkal, ko Dievs prasa no manis un tevis kā kalpošanu. Nesīsim caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr. Tas ir lūpu augli, kas viņa vārdu slavē. Kā nereti dažādas lietas cilvēki iedomājās, bet mums ir lūpas un mums ir mute. Šeit brauc ar automašīnu, viens cilvēks iet pāri Kangaru kalniem, es teicu, pavadīšu kādu mazu gabaliņu kā priekšā. Vakar bija tāds vējš, gan izman uz ērli aiznesa. Tas ir kādā veidā viņš ar savām lūpām un muti izpauž savu sirdi. No sirds pārpilnības muti runā. Tāda, kāda ir tava sirds, tādas arī tavas lūpas, un tāda tava muti, un tāda tava vārdi. Un to ar laiku saproti, ka tev nav ērti būt kādās kompānijā vai sabiedrībā, ja tava valoda atšķirās. Atcerēsimies, ko šie cilvēki Pēterim teica, kas pie ugunskura sildījās. Arī tu esi viens no viņiem. Tava valoda tevi nodod. Ja? Tu savādāk runā. Tava mute kļuvis savādāk. Ja? Tā pauž. Un viens no viņiem nezinu, ka šeit ir, kas viņa vārdu slavē. Vai tu esi jau tādā žēlstībā, ka tu Dievu slavē arī par savām sāpēm, arī par savām dienām, kas tev nav bijušas patīkamas. Ja? Dievs zina visas tavas sirdspupsas un tavas galvas matus. Slavē Dievu par to, kas nav patīkams. Tas ir ļoti, ļoti augsta ticība. Ja? Kaut kas nesanāk tā kā gribās. Ja? Kaut kas izgāžās, kaut kā tā. Es esmu slavēts Dievs. Tev ir plāns. Ja? Un ar vienu mana dzīve, manas kalpošana rāda, ka Dievs taisa to puzli tik ārkārtīgi interesanti un komplicēti. Vienā gadījumā man bija jābūt pie vienas jaunas sievietes slimnīcā. Tad bija tā, ka nezinu, kā būs rezultāts. Viņa jauna. Ja? Kā mācēja, tā aizlūdza. Nākamajā zvana viss uzlabojas, viņā citā palātā, vairs nav pie lielā aparāta klāt, kur viņu kompjuters elpina. Vēl maz brīdni uzzināts, ka tas ir kādam cilvēkam, kurš ir kristietis, ir viņas meita. Šī mamma šai meitai, kas man sazinājās, ir draudzene kādai kristietei, un šī savukārt kristiete nemitīgi viņai, laikam, liecina par Jēzu un tālāk, un dzirdēt negrib, jā. Tagad ir numur 1, kas ir Jēzus, jā. Dažkārt Jēzus risina tajā brīdī, kad ir vissmagāk, viņš beidzot sāk bīdīt, jā. Viņš atver mūsu sirdis, jā. Un tāpēc neaizmirstiet, jā, ka jānes Dievam slavas upuris vienmēr. Mūsu lūpas. Atceries, kā Iebam teica,
nolāda Dievu mīlestību, Dievs. Ne. Ja es pateicos viņam par labām dienām, kāpēc es viņam nepateiktos par citām dienām? Viņš ir mans Dievs, viņš to pelnījis. Un 16. neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot. Jo tādi upuri Dievam labi patīk. Ja? Ir dažādi cilvēki ar mums, tepat ērģos vai dažādi. Ja? Labu darīt. Dievam patīk, ka tu dari labu. Dievam patīk, ka tu cēp pīrāgus un pacienā kādus ar tiem. Dievam patīk, ka tu notīji sniegu sev un arī kaimiņām. Ja? Dievam patīk. Ja? Un arī nevienmēr reliģiozitāte vai kaut kādu tur vārdu kaut ko nozīmē. Bet tu esi Dieva vēstuli rakstīt dzīvā Dieva garu. Lasām visiem cilvēkiem. Viņi visi zina, ka tu esi kristietis. Viņi te lasa. Ja? Un viņi te lasa un mācās. Un ar vien vairāk spiediens ir. Ja? Ko tu dari ar savu dzīvi? Tālāk ir paklausiet tos, kas jūs vada. Šagad jau mani. Ja? Paklausiet. Jums nav jāpakļaujās. Jums jāpaklausa. Ja? Tur, kur pakļaušanās rodās pilnīgi nepareiza hierarhija, kura nav no debesīm. Ja? Paklausiet. Sievas, paklausiet savus vīrus. Jums nav obligāti jāpakļaujās, bet jāpaklausa gan. Ja? Paklausa nozīmē, es pievēršu savu ausi. Ja? Es mēģinu sadzirdēt, ko viņš saka. Ja? Tajā brīdī, kad ir kāda pakļaušanās, es nedomāju, ka tas tā, jo arī Dievs, viņš grib, lai tu paklausi viņam. Ja? Vispēc paklausi. Ja? Un tagad tu sāc paklausīt, tu sāc viņu dzirdēt, saprot, viss, ko viņš tev saka, ir labs. Un tu ar prieku pakļaujies, jo tu iemācies viņu. Viņš nav varmāka, viņš nav apspiedējis. Viņš vēlās sadarboties ar tevi. Ja? Paklausi. Paklausiet tos, kas jūs vada. Vai šeit, vai tur nav nozīme. Vienkārši paklausies, ieklausies viņā. Ja? Un esiet padevīgi, ja? Jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm. Ja? Man atbildība ir. Jūs esat man atbildība. Ja? Man ir svarīgi, lai es jums nemācu muļķības. Es atbildēšu par to. Ja? Bet jūsu izvēle ir tas, vai jūs to pieņemat vai ne. Ja? Kādam nepatīk. Es nepieņemu viņš projām, ja man to nevajag. Ja? Tu pats izvēlies to. Kurš tev spiež iet projām? Kurš tev spiež nākt? Ja? Tā ir tāda izvēle. Dievs ļoti respektē tavu brīvību. Viņam ir svarīgi. Un tagad mēs nonāksim pie mīlestības. Tur, kur nav brīvības, tur nav mīlestības. Mīlestība tikai tur, kur es izvēlos mīlēt šo. Es izvēlos mīlēt šo cilvēku. Tā ir mana izvēle. Ja? Varbūt patīk, varbūt nepatīk, varbūt tur. Ja? Bet es izvēlos. Ja? Atkal, esiet nomodā par. Ja viņi nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība. Atkal. Tā ir tava izvēle. Tu nāc, nenāc, kur tu ej. Ja? Ieslēdz kristīgi radio, ieslēdz radio 2, tā ir tava izvēle. Ko tu ej, tas piepilda tevi. Ja? Man atnāca viens cilvēks, teica, es nevaru izturēt kārdinājumus, skatos internetā nevajadzīgas lietas. Es saku, ja tev ir kārdinājums, skaties internetā, skaties vajadzīgas lietas. Vienkārši pārslēdz kanālus. Ja? Tā ir tava izvēle. Internetā ļoti daudz labas lietas. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūsdamies, jo tas jums nav derīgi. Ja? Ar prieku. Ja? Es ar prieku. Ja? Manā draudzē cilvēki saņem kristību svētajā garā. Ja? Es ar prieku dodos šajā. Hei! Ja? Un par ēģi daudz runāja. Tas nav mans nopelns, tas ir jūsu nopelns. Jūs sadzirdējāt. Ja? Jūs varat nedzirdēt. Ja? Aizbauž ausis un nedzird. Ja? Tas ir jūsu darbs. Ja? Tas ir pagriez ausis, sadzirdēju. Es atmācos dzirdēt. Ja? Es tās pats esmu kā visi pārējie. Es neesmu perfekts. Jēzus man veido. Tāpat kā tevi. Mēs visi esam vienā laivā. Ja? Mums dažādas atbildības un pienākumi, mēs visi esam vienā laivā. Mēs ejam to pašu ceļu, un tā ir mūsu paudze, un tie, kas nāk pēc mums, viņiem būs tie paši izaicinājumi, bet tos viņi izcinās. Interesanti, ka tagad Ģertrūdas draudzē ir
tāds kurs, kas saistās ar atbrīvošanas un dziedināšanas kalpošanu. Un tur ir daudz jauniešu šī kursu. Un esmu pārsteigts, ko Dievs būmē. Ja? Tā mēs nav mūsu paudze. Tā ir jaunieši. Bet to, redzot pēc tā, kas notiek šajā pasaulē, es redzu, Dievs jau gatavo. Viņš gatavo kalpotājus, kas pēc maza laika spēs stāties pretī šim ļaunumam un spēs parādīt Dieva slavu un godu un žēlastību šajā laikā, kas nāk. Lūdziet par mums Dievu. Hei, tas atkal ļoti svarīgs teksts šeit. Šis cilvēks, kurš raksta ar svētā gara iedvesmu, mēs viņu varētu glorificēt. Un viņam ir vajadzīga viena lieta no tevis, lai tu lūdz par viņu. Jā. Atkal, tajā brīdī, kad tas nenotiek, mēs neko nevaram bez žēlastības. Jā. Tajā brīdī, kad nenotiek vairs, jā, mēs paši tiksim galā. Jā. Ivars pats tiks galā. Viss saprotas, jā, tā kalpošana saprot un viss pārējais. Jā. Viena no vēlna stratēģijām ir iestāstīt cilvēkam, ka viņš kaut kas ir. Ka viņš kaut ko var pats izdarīt. Jā. Es nevaru šeit piepilstināt nevienu cilvēku, es nevaru šeit nevienu cilvēku aizstumt. Jā. Viss no Dieva žēlastības. Lūdziet par mums Dievu, jo mēs apzināmies, ka mums, kas visās lietās gribam godīgi dzīvot, ir laba sirdsapziņa. Tas ir ļoti svarīgi šajā laikā. Dažkārt es domāju arī par sevi. Jā. Man patīkās tas uzstādījums, kas bija Samuēlam savā laikā. Kuram no jums esmu ņēmis Ēzeru? Viņš tā pajautā. Un viņš teica, nē, tu nevienam neesi mums ņēmis. Ja? Tu neesi nekādā veidā bijis mums varmāk vai apspiedējis. Ja? Un cits piemērs ir apstulu Pāvils. Citas draudzes aplaupīja, jūs nē. Ja? Es jums izturējos, kā es teltešu, ja? Lai būtu nauda, lai iegūtu ienākumu, lai mēs kopīgi varētu dzīvot. Un tie ir principi, pēc kuriem es esmu būvējis savu ticību. Tie ir labi principi, tie ir uzticami. Ja? Ļoti bieži tas pats naudas jautājums parādās aktuāls. Ja? Un ļoti bieži tās izbēles ir. Šodien pat Čārls Sterlings teica, ka viņš teica, nekad tu nerunās par naudu. Māsa Aleksandra atsūtīja tādu ziņu. Viņš lūdziet šodien par Brazīlijas draudzēm. Brazīlijas draudzēs ir komunists prezidents. Un tur liela nabadzība. Un arī bija kristīga atmoda. Un šodien labklājības evaņģēlijas posta to visu darbu. Ja? Cilvēkiem vajag naudu. Viņi grib ticēt naudas dēļ. Ja? Tici Dieva dēļ. Nauda ir tikai uz laiku. Bet tici tāpēc, lai tu dabūtu pēc iespējas vairāk Dievu sevi. Tas ir mērķis, jā. Dažkārt cilvēki grib dzīvot tā kā visa pasaule, un tad pie viena ir kristieši. Nē, nomirstiet pasaulē, nomirstiet miesai, dzīvojiet garā. Jā. Sevišķi es lūdzu to darīt, lai es jums drīz tiktu atdots. Jā, cīnāt, ka situācija tāda, ka šis autors ir kaut kur projām, bet viņš saka, no jums ir atkarīgs tas, vai es būšu vai nebūšu pie jums. Bet miera Dievs, kas ir no miroņiem paaugstinājis mūsu kungu Jēzu, lielo avju gan, mūžīgās derības asņu dēļ. Viņš ir paaugstinājis Jēzu, tāpēc, ka Jēzus izlēja savus asinis. Tas, lai ik katrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt viņa gribu. Lai katrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt viņa gribu. Tam nav nozīmes kāds tavs darbs. Vai tu zāģē malku, gatavo ēst, ar šujmašīnu, jā. Varbūt kādam tu maini pamperus vai viņu apmazgā, tam nav nozīmes, jā. Bet lai tu katrā labā darbā piepildi viņa gribu, jūsos to padarot, kas viņam labi patīk caur Jēzu Kristu.
Tālāk ir tik tādi atvadu vārdi šajā vēstulē, bet tas arī šai reizei un arī varbūt nākamajām atkal. Ja gadījumā jūs redzat, ka es ka es kādas traumi mani aiznes sānis, atgādiniet man, jā. Atgādiniet, jā. Ivar, tu atkal sevi izcēli, tu neļauj svētiem garam vietu šeit, jā. Atgādiniet, jā. Mēs visi esam brāļi un māti. Tas ir labi, jā. Mums jāieklausās citam. Teikts, uzskatiet cits citu augstāku par sevi. Tas par visiem mums attiecās, jā. Tajā brīdī kāds iedomājas, ka viņš ir augstāks un pārējiem, tās ir problēmas, jā. Nē, cits citu augstāk, jā. Ja nāks kāds bagāts, šieties lūdzu šeit, jā. Vai kāds tur skrandās, tur, jā. Un jūs viņu pēc ārienes tiesājat. Jūs esat miesīgi, saka Dieva vārds, jā. Vai tad Dievs nav padarījis tos, kas ir trūcīgāki par bagātiem garā, nekā tie, kas ir savu mantu paļaujās? Jā, tas šai reizei. Atkal, ja kādam ir atklāsme, kādam varbūt ir atziņa, kādam varbūt ir pravietojums, jā. Cel gaisā. Esiet svētīti Jēzus vārdā. Āmen.